Pirmdienas vakarā uz pārrunām Limbažu muzeja zālē bija ieradušies daži jaunieši no Latviešu nacionālistu kluba Limbažu nodaļas. Biedrība tika dibināta šā gada 6. februārī, un organizatori ir nacionāli noskaņoti jaunieši no Limbažu pirmās vidusskolas. Jaunieši šajā virzienā jau ir darbojušies arī iepriekš, tikai zem nosaukuma Klubs 415. Viņu aktivitātes ir iemūžinātas daudzās fotogrāfijās, no kurām nelielu daļu aplūkojām. Paša kluba mērķis ir izglītot un radīt latvieti latviskāku, spēcīgāku savā pašapziņā un nepakļauties vispasaules globalizācijai. Pats klubs dalās 3 nozarēs. Viena ir politiskā, kur rīko dažādus pasākumus, piemiņas pasākumus, atceres pasākumus. Otrā nozare būtu kultūra, kad rīko tradīciju atceres pasākumus, svin salgriežus latviešu, piemēram, meteņus, vai nesen bija meteņi, jāņus, ziemas salgriežus un citus. Un trešā ir tūciņa, kas ir stingrā sadarbībā ar TV sargiem. Noteikti tūciņas nodarbības arī Limbažos. Pie mums ir ceturtdienās, 7:00 nodarbības, un jebkurš interesants, kurš vēlas mācīties tūciņas pamatus, tad laipni aicināts arī piedalīties. Ja kādam ir interese par iesaistīšanos Nacionālistu kluba Limbažu nodaļas aktivitātēs, tad ar jauniešiem varat sazināties caur e-pastu limbazi@nacionalisti.lv. Šis gads būs ļoti zīmīgs, tāpēc, kad klubam aprit 15 gadi kopš pastāvēšanas. Un sākotnēji klubu sauc Klubs 415. Klubā darbojās ļoti daudz jauniešu un vairākas nodaļas. Gan tagad ir Limbažos, veidojās arī Valmierā, patstāvīga un ļoti aktīva nodaļa ir Talsos un Liepājā. Kluba vadītājs šobrīd ir Jānis Silis, un ir vairāki ļoti aktīvi darbojošie jaunieši, kas darbojas gan TV sargos, gan tradīciju kopā pērkonieši un arī mājaslapas uzturēšanā. Katram, protams, ir sava nodarbošanās patstāvīga. Cits ir IT speciālists, cits ir politologs, citam ir atkal savādāks pamatdarbs, bet visus vieno noteikts mērķis, un tā ir latviska Latvija. Latviešu nacionālistu klubs uzskata, ka Latvijas eksistences pamatuzdevums ir būt atšķirīgai no citām valstīm, saglabājot savas tradīcijas un latviskumu. Jāpiemina arī tas, ka klubs, būdams vēl ar iepriekšējo nosaukumu, ir izdevis arī vairākas grāmatas, un viena no tām ir par Latviju un latviešiem. Par ļoti svarīgu informācijas avotu ir uzskatāma arī Nacionālistu biedrības vadītāja Jāņa Sila grāmata Masu apziņas manipulācija, ko noteikti vajadzētu izlasīt ikvienam jaunietim. Interesanti bija uzzināt arī to, kas jauniešus ir pamudinājis izvēlēties šādu darbības virzienu. Es šajā klubā iestājos īstenībā pavisam netīšām, sāku apmeklēt TV sargu nodarbības, un pavisam jau pēc tam šīs latviskās idejas tā aizrauga, ka pašam nāca apziņa, ka ir jācīnās par latviskāku Latviju, un noteikti nevajag ļaut katram latvietim kaut kur snaust, bet ir visiem kopā jāceļās un kopīgiem spēkiem jācenšas būvēt Latviju tādu, kā mēs to vēlamies. Es sāku darboties TV sargos, sevis pašizaugsmes un vairāk no sākuma sevis dēļ, un tagad visas tās idejas, ko mums treneris mūsos iegulda, to, ka viņš pašaizliedzīgi pie mums brauc tādu ceļu, ka viņš to dara, lai panāktu mūsos arī to, ka mēs gribam par Latviju cīnīties, un es to uzskatu par ļoti svarīgu lietu, tāpat kā arī treniņos viss apgūtās zināšanas, kas neļauj būt vienaldzīgam pret to, kas notiek tieši Latvijā, ka tu gribi darīt kaut ko lietas labā. Es iestājos nacionālistos, principā man pamudināja Aleks ar Līvi īstenībā. Pamatnodarbošana ir militārisms. Esmu militārismu nodaļas, esmu zemesargs, strādāju jaunsargiem. Kā māte saka, ka tas ir man asinīs, jo man vecais tēvs ir Vārtsburgas kara ordena ieguvējs un bija strelniekos. Un tas tā kā asociējās manī viss, ka es visu laiku gājis no 12 gadu vecuma par Latviju, iestājos jaunsargos un tā izaugsmu. Pirmā iepazīšanās man ar Nacionālistu klubu bija pirms pāris gadiem Limbažu pirmajā vidusskolā, kad viņi veidoja projektu nedēļu Limbažu pirmajā vidusskolā. Un tad bija
visdažādākās iespējas skatīties viņu daudzpusību. Tā ir skaitā gan militāro tūciņu, gan zināšanas par Latvijas tautas starpiem, rakstu zīmēm, dejošanu un dziedāšanu un visu ko citu. Un tad es sapratu, ka es arī gribu iesaistīties un darboties. Jā, Limbažu nodaļas atvēršana bija kāds tāds dzinulis vēl darboties dubultā. Kāpēc Nacionālistu klubs? Tāpēc, kad viņi sludina tieši tādas idejas, ar kādām es esmu augusi, ar Latvijas sirdī. Tā ir pārliecība. Latviešu nacionālistu klubs aicina ikvienu, kas ir darboties gribošs Latvijas patriots, pievienoties un kopīgi cīnīties par stipru un latvisku Latviju.